Sveiki, draugi! Atskrēju šodien uz upīti uzfilmēt vienu ekspres video. Vakarā pāris stundiņas copei un mana mīļā sapala upe. Jā, šodien mērķis noķert tādu, labu sapaliņu. Tā, lai pašam prieks vismaz kilogramīgu. Šajā upē, lai cik interesanti nebūtu, upes saimnieki tieši sapali. Pierasts parasti kā līdakas, bet ne, šeit sapali. Un iesim skatīsimies, pirmā pavasara sapalu cope. Ūdens, kā jau pavasarī, nav pārāk dzidrs, bet, visam savs laiks. Un sāksim šoreiz ar pludiņu makšķeri. Un tad jau pāriesim arī uz spinningu kaut kad nākamajos video. Bet šodienas tēma sapals pludinot ar pludiņu. Šodien vējiņš tāds neliels, bet ceru, ka tas baigi netraucēs. Kaut gan pludinot, kas ir pludinājis ar pludiņu upē, zina, cik svarīgs ir vējš, vēja virziens, stiprums. Parasti sapalu copē arī cenšos uzvesties pie upes diezgan klusu, bet, šoreiz, tā kā ir pavasaris vēl agrs, tas sapals ar tomēr nav vēl tik uzmanīgs. Upē viss maļās, viss riņķī notiek, strauma spēcīga, koki peld, visādas drazas vēl peld, viņš paliek tās drosmīgāks arī. Pludiņu makšķere, 4 metri gara, Salmo blasteri, galīgs budžeta variants, kaut kādi 25-30 eiro bija. Liels vienžuburāķis, kaut gan man patīk likt trīžuburi nelielu, bet tas man no pagājušā gada te ir palicis. Pamēģināsim. Paskatīsimies, kā maizīte šogad strādās, jo maize arī ļoti svarīga pludinot. Citas tādas graudainākas, kuras ļoti ātri no āķa nokrīt nost straumē, citas tādas atkal, kas ļoti labi turās. Aiziet. Pirmais metiens, kā saka, ar dievpalīgu. Iemetu galvenajā straumē, pēc tam jau tur to pludiņu straume izdancinās, kā pašai patīk. Zāles vēl nav saugušas upē, pludiņš nekur neķersies ļoti. Tagad tikai jāregulē īstais dziļums. Sāku es ar kaut kādiem centimetriem 60. Pirmā copīte, skatās. Ai, garā. Labi, ziniet, ko daram? Nomainīsim uz trīžuburi. Jā, nekas baigi maziņš man nav, bet reku šādu vienžuburi būtībā pret tikpat lielu trīžuburi. Tomēr lielāka iespēja, ka zivtiņa uzsēdīsies, jo trīžuburi es parasti lieku maivaboļu laikā, tad, kad vabolis sāk lidot, kas sienāžus vabolis var likt. Bet uzliksim arī uz maizi. Par montāžu pašu es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Tur arī ir savi knifi, kas jāievēro. Bet šobrīd maizīti virsū, 2 žuburi pliki, viens ar maizi un laižam ūdenī. Var sākumā nedaudz arī maizi saslapināt, lai viņa, teiksim, uzreiz nogrimst, ja jūs iemetat tajā vietā, kur gribat nopludināt, lai viņa uzreiz grimst lejā, nevis vēl peld pa ūdens virsmu. Teiksim, es tenī galvenajā straumē tā arī tagad laižu, jo ar vēju kaut kur vilkt ārā no galvenās straumes ir ļoti grūti šobrīd, kad tik spēcīgs vējš ļoti traucē. Ir zivs, redziet uzreiz. Paņēmu uz atkārtotu pludinājumu. Ja viņš tur bija, tad arī nākamā vilcienā pieteicās. Skaisti. Skaisti pirmais sapaliņš sezonas. Reku nāk draudziņš. Un peļungs, paskat.
Cik skaista ziltiņa. Lai arī maziņa, bet tās sarkanās puras, tumši melnā aste. Ai. Nav liels. Kaut kādi centimetri. 30 varbūt ir. No 30 arī sapalu var ņemt, bet šis tāds galīgs bērniņš. Lai aug lielāks. Tepat paslēpās apakšā. Super. Jā, sapalu var ņemt no 30 cm un 5 gabalus. Bet tie 30 cm, tas ir ļoti maziņš sapaliņš. Tiešām tā, kad smieklīgs, paši tikko redzējāt. Tad no viņa nav ko ēst. Es teiktu, normāls sapals sākās no centimetriem 35 vismaz. Pie 40 tas jau tāds ļoti labs. Rekords man pašam ir pāri pa 50. Nemaldos, kaut kādi 55, 54 centimetri. Un 2 kilogrami, 90 grami. Ļoti mīļa zivs man. Maizīte pagaidām strādā ļoti labi. Pagājušajā gadā sāku lietot to kefīra maizi. Šogad turpinu. Un labi turās uz āķa. Nav tā, ka drūp nost. Tā nedaudz pametrinu. Un aiziet šoreiz pamēģināsim bišķi tuvāk otram krastam nopludināt. Bet jau kaut kur ķerās nedaudz. Pāris atkārtojumi, ja cope nav, laižam tālāk. Tas pats labākais šādi pludinot. Ja sēdi uz pludiņu, visu laiku nekustīgs vienā vietā, tā arī gaidi, apnīk. Te tā cope ir tik aktīva. 3 reizes nopludini, nav copes, laid uz priekšu. Atkal nopludini, nav copes, laid uz priekšu. Laižam. Lejā noteikti būs ļoti skaļš. Bet ceru, ka mikrofons kaut ko izolēs skaņu. Šīs krācītes lejā te forši nostrādāsim. Varam redzēt, kur galvenā straume, kur aizstraumes. Un tur uz tās līnijas arī sēž sapali parasti, kur straume mainās aizstraumītē. Lai arī šajās krācēs parasti stāv daudz zivis, bet izmērs viņām nav liels. Lielākie sapali parasti tādās mierīgākās vietās. Un tur arī man patīk labāk pludināt. Šeit, kur tās krāces viss maļās, tad pludiņu rausta augšā lejā. Un tāds hauss, skaļums. Cope. Ai, garām, bet bija laba cope. Vēl viens, bet citā vietā. Ne tur, kur es teicu, ka bija tā aktivitāte. Tagad gan mēs izbaidīsim to, kas bija te tuvāk. Kā tu purina? Forši. Neko daudz nevajag tajā sapalu copē. Budžeta kāds. Maizīte. Un viss notiek. Ieskrēja lielajā straumē. Daudzoņa. Pakš. Un, šis jau labāks. Šis jau lielāks. Bišķi. Pavisam nedaudz. Trīžuburu vienīgi grūtāk ir izņemt nedaudz, bet ja knaiblīts līdzi, tad visu lēnām un prātīgi, un ārā ir. Šodien man nav līdz mērlenti. Es uzlikšu svariņai. Mēram, lai dabūtu atpakaļ to garšu. Cik apmēram tāds sver? Tā, lai žaunas netraumējam, skatāmies uzmanīgi ar žaunu vākiem. 400 grami. 400 grami mazais sapaliņš.
aiz akmens paslēpās. Vēl viens. O, labāks. Katrs nākamais arvien labāks un labāks. Pagāja nedaudz līdz pludiņam. To es citreiz daru. Iemetu vienā vietā. Tepat bremzītē jāatlaiž klausās. Wow! Ļoti labs. Sapals nereāli spēcīgas zivs ir. Un iesaku ikvienam atnākt izbaudīt to cīņu ar viņu. Tā, nu, man tikai uztveramais nav līdzi. Wow, ļoti labs. Tas arī ir tas, pa ko es runāju, pēc kā es šodien nācu. Wow, kāds sapaliņš. Draugi, baigais. Baigais. Bet knapi turās. Ai. Tā. Wow. Iespaidīgs sapals. Man nav līdz statīvs kameras. Bet paskatās uz to sapalu. Bomba, vienkārši fantastika. Tūlītās paņemsim, nosvērsim, cik viņš ir tāds zvēriņš. Bet jābūt pāri pa kilogramam. Jābūt. Tā, mēģināšu tā lēnām, neko nesavainojot. 360 kg. Wow. Pielikšu pie kāta mājās, nomērīšu. Cik viņš liels? Centimetros. Tā. No turienes līdz šejienē, tieši kur spole klipsējas klāt. Nu, ietrināsies. Paldies. Spiežam īkšķus. Labs. Emocijas iegūtas. Varu pastāstīt tagad pa montāžu, kā man izskatās. Tātad pludiņš slīdošais. Obligāti slīdošie. Ja mēs liekam tādu, kas stiprinās, teiksim, divās daļās, gan apakšā, gan vidū, ļoti slikti viņš pēc tam ķerās visur, kur zālēs, ka vēl kārā, un, neiesaku. Tomēr gadu gaitā pierādījies, ka vislabāk ir slīdošie pludiņi. Vēlāk, ka paliks siltāks sapals, kļūst uzmanīgāks, es apakšā lieku kaut ko tādu neitrālāku, dabiskāku, tā kā koka, teiksim. Bet nevienmēr, ja man slinkums, tad laižu ar šiem pašiem, jo šie salmo 6 gramu pluts, viņiem man patīk, ka ir augšā tā resnā antēne. Sarkana resnā antēne ļoti labi var redzēt tālumā. Tad, augšā, protams, stoperīti šo, tā vairāk iesācējiem pastāstīšu, lai pludiņš neslīd nekur pārāk augstu. Tad zem pludiņa lieku svinu. Svinus visparastākos šīs olīvītes. Attiecīgi, teiksim, ja pludiņš man 6 grami celtspēja, tas svinu es uzlieku kaut kādu 3 gramīgu. Jo, teiksim, ja mēs ejam uz līņiem, pludiņu cenšamies izsvarot kaut kā pēc iespējas jūtīgāku. Uz sapaliem, straumē, nē. Tur pilnīgi pietiek līdz melnai līnijai, jo tikko es stiprāka straume, to pludiņu pavilks uzreiz zem ūdens, kaut kur aizvilks projām un nav nepieciešams likt tur kaut kādu baigo izsvarojumu. Sadāk tikko būs maziņa kaut kāda krācīte, tas pludiņš zem ūdens būs un neredzēsiet neko. Tad zem svina vēl viens kembriks, un tad es lieku pavadu kaut kādi 30 cm no fluorkarbona. Fluorkarbonu 0,23, 0,25, 0,20 kaut ko tādu pēdējos gados atklāju un ļoti labi strādā un patīk. Tāpēc, ka ja pludiņš nebija āķis kaut kur ieķerās, tad mēs noraujam tikai fluorkarbonu, nevis visu sistēmu. Turklāt sapals šo tik viegli neredz, jo viņš ūdenī ir caurspīdīgs. Un apakšā, kā jau iepriekš teicu, trīsžuburīts neliels un svina skrotīte, lai maizi gremdē. Citādāk, ja nebūs svina skrote, uzliksim maizi, tad celsies augšā tā maize ūdenī, nevis grīms. Tāpēc lieku vēl papildus
kaut kādu gramīgu skrotīti aptuveni. Tā, daudz nekas nav vajadzīgs, kā jau es teicu. Sviniņi, ludiņš, kemriki, fluorkarbons un, olīvīte. Reku viss komplektiņš, lai veiksmīgi ķertu sapalus. Ļoti labi arī pierādījās tas, ko es iepriekš teicu, ka lielākie sapali stāv tomēr tur, kur mierīgāks. Gadu no gada pierādījies, ka tajā ašajā straumē arī ašie zeļi, mazie sapalēni stāv. Un copītes nebija tur iepriekšējā vietā vairāk, tāpēc gāju tagad pakaļ. Pludināju un gāju pakaļ. Citreiz tā daru. Nav tas pareizākais variants, jo sapali visticamāk tur stāv. Vienkārši ir posmi, kurus man nereti patīk izlaist. Ja tu tajā upē copē gadu no gada, tu jau apmēram posmus zini, pazīsti, zini, kur zivis stāv. Kaut gan pēc ziemas ļoti daudz kas pamainās, bet šajā ziemā pāli baigie nebija. Skatos upē, koki arī nav nekādi nonesti. Redzēs, kas būs, ka iesim zemāk. Tur, kur pagājuši gadu bija sastājušies, stāvēja sanesumi. Šajā taisnē sliktākais, kas var būt, ka straumē nav pietiekami stipra, un viņa plūst uz leju, savukārt vējš pūš tieši pretim sejā. Tas nozīmē, ka pludiņu būtībā tur uz vietas, un viņš nekur netiek pa straumi noplūst uz leju, jo vējš pūš pretim. Bam, 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 bam. Opa, ir! Cik tālu paņēma. Oi, tagad pa ceļam tikai visu izbiedēšu. Kaut gan, ja mēs ātri vilksim, tad nekas tur neizbiedēsies. Ļoti tālu paņēma. Gan arī kaut kādos 70 metros. Tā, kas tur ir? Katrs nākamais arvien lielāks un lielāks, ko? Šis diez vai divnieks. Nē, divnieks nav, bet diezgan pieklājīgs sapaliņš. Vai ko, brālīt, atvaino. Tevi te pa smiltīm. Cik patīkami, ka tu knapi to pludiņu redzi un galā paņem sapals. Pludinājuma galā pašā. Gandrīz maksimālajā punktā. 4. ko? Labinieks. Tagad forši pavasars, upe dzīva. Nav tās mazās tik aktīvas. Pēc tam jau vairāk nepapludinās šādi. Aktivizēsies tās pašas vīķes, auslējas un maizi knibinās nost. Tad arī pārslēgsimies vairāk uz to pašu spinningu, jo sapals, ka iedos spinningā, tur emocijas uz visiem 100. Spēcīgākā lasis. Tā, papludinās vēlreiz. Šodien, starp citu, pa spoli runājot, man ir maziņā uzlikta 2500. Ja ejam pludināt, tad tomēr izvēlamies kaut ko lielāku. Jo tad, kad mēs aizpludinam un vajadzīgs izvilkt ātri atkal ārā, lai uzliktu jaunu maizi, ar mazo spoli diezgan ilgi izvilkt. Jo lielāka kasete būs, jo ātrāk mēs izvilksim, ātrāk uzliksim jaunu maizi un varēsim nopludināt nākamo pludinājumu. Un pītu auklu esmu uzlicis vieninieci 0,17 pēc Eiropas. Pīto pat citus gadus nebiju mēģinājis, bet nav slikti. Nezinu, kā būs lietus laikā, cik viegli viņa tīsies ārā, bet šobrīd problēmas baigi neredzu.
foršāk tas, ka kaut kur aizķer, ka aukli nepārtrūkst kaut kur vidū, bet trūkst tieši tā fluorokarbona pavadiņa. Paspēju jau norauties un pārsieties. Bija tieši tā, kā teicu. Notrūka fluorokarbons. Gan arī viss palika klāt. Tikai sviniņš ne. Bet galvenais, lai pludiņš paliek. Tas ir dārgākais no visas montāžas. Aizsērās vēl vienu reizīti. Tā, te jau ūdens līmenis galīgi tajā upītē mums nav. Vasaras līmenis jau, kā jau daudzās upēs. Un nost. Tā, kur ir mans pludiņš? Šķiet, viņš pa straumi neaizpildēja. Kaut kur tepat putās, man liekas, palika. Reku ir, aiziet. Čo te? Ai, ne. Ej atpakaļ. Tā. Ko labi, ka neaizpildēja. €3 atgūti. Ļoti perspektīva vieta, bet šeit pludināt vieglāk, protams, no otra krasta būtu. Arī tam jāsako līdzi, kurā vietā mēs no viena krasta varam papludināt, un pēc tam no otra, kurā vietā. Bet šodien man nav laika iet uz otru krastu. Pludināsim no šī paša. Nu re, vēl viena ziltiņa. Tagad ilga pauze bija. Arī neliekas pārāk liela, kaut gan ne. Ik pa laikam uzpumpē. Bet bremzi ārā netin, tā kā rekords šodienas nebūs. Nu re, mazulis. Bams, numur 5. Gaidīsim viņu pēc tam, ka paaugsies. Bams. Vēl viens. Pēc īsa brītiņa uzreiz. Tādā ļoti skaistā vietā. Bet šis šķiet šodienas mazākais. Kāds reku nabagu plēsis sānā. 2 rētas. Mēģinu uzvesties klusāk. Te straume kļūst mierīgāka. Un arī ūdens skatos tāds salīdzinoši dzidrs jau. Tā kā varbūt tās nav vēl tā pavisam, ka tas sapals neuzmanīgs. Nu jau vajadzētu viņam kļūt arī uzmanīgākam pie šādiem apstākļiem. Šī tāda ļoti klasiska sapalu vieta. Priekšā tur tas čakānis. Koks pārliecies pāri apaudzes. Pa to krastu iet pamatstraume. Tad viņa gar koku tā smuki iegriežas un aiziet pa pretējo krastu. Un tur tādīs aizstraumēs viņi arī sēž. Šādas vietas ļoti grūti izpludināt.
te būtu pats labumiņš ar voblerīti nolaist. Kā ar spinningu nāksim. Tikko ieskatījos pulksteni un secināju, ka jau pēc pusstundas tumšs mums paliks. Tā aizrāvos ar copi, ka būsim tā arī vakaru visu novilkuši. Tikko zivs paņēma pilnā pludinājumā. Atkal no kaut kādiem 70 metriem. Kas sitās. Ui. Kura mums šī ir? 8. ja nemaldos. Bet, to pludiņu tu knapi redzi. Tur ar acīm sažmiektām skaties un pazūd. Kā sitās, forši. Sapalu copīte. Cerams, ka šodien kaut ko vismaz esat apgūši no tā visa. Gadu no gada stāstu jums. Pats kaut ko mācos pa bišķim, jo katru gadu man ir kaut kādi uzlabojumi. Šogad reku to pītu auklu tagad mēģinam. Apiņā, reku. 3 žuburāķi, jo labu laiku arī kā lieku to svīna bumbiņu apakšā pie āķa, lai maizi gremdātu veiksmīgāk. Viss pa bišķim. Pludiņu iemācījies izsvarot normāli, ka nevajag tur pārāk daudz svinu salikt. Visu pastāstot arī jums. Ceru, ka beigās būs rezultāts. Kaut kad ziemā, kad braucu uz Peipus ezeru, man bija konkurss, kurā varēja laimēt urbjas šneku. Laimīgais teica, ka viņš ir no Lielbritānijas, Anglijas, un viņam urbja šneks nenoderēs. Tāpēc redz, ko izlozēja jaunu laimīgo. Ja tas esi tu, dod man ziņu Facebookā, kaut kur Instagramā, raksti katrā gadījumā, kaut vai te apakšā komentāros. Un tad jau apsveic tevi ar jaunu šneku. Tālūk, izskatās, ka šodien arī beigsim. Ja patika, spiežam īkšķi. Ja noderēja informācija, spiežam 2 īkšķus. Kas nav abonējis, abonējam kanālu. Nav taču grūti uzspiest to abonēt pogu, vai ne? Paldies visiem, kas abonējuši. Un tad jau tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau!